Man katru dienu raksta cilvēki, kuri bijuši apkrāti, viņam prasa, ko viņam tagad darīt. Pirmkārt, ko nedarīt? Nekad nedzēst ārā, piemēram, lietotnes no savu telefonu. Ir cilvēki, kuri izdzēš Svetbankas lietotni un domā, ka viņi ir izdzēsuši arī krāpnieku pieeju viņu kontam, bet patiesībā viņi izdzēs tikai savu piekļuvu savam kontam. Krāpnieks joprojām var darboties pa viņu kontu. Tāpat arī nevajag dzēst ārā nekādas fotogrāfijas, kuras ir sūtītas krāpniekiem. Un visus sarakstus ar krāpniekiem vajag ātri nofotografēt, jo krāpnieki diezgan ātri visu šīs sarakstus mēdz izdzēst. Es arī nesen skatījos interviju Business Insider ar kādu bijušo krāpnieku. If you don't report these crimes, people like me, we get away with it and we keep going. Un viņš teica, ka vienīgais, kāpēc šie krāpnieki staigā brīvībā, ir tāpēc, ka cilvēki nevēršās policijā. Un arī liela daļa cilvēku, kur man raksta, nav vērsušies policijā. Tāpat arī noteikti sazinies ar savu banku, nobloķēja savu kontu. Ja gadījumā darījums ir bijis no tavas bankas kartes, tad sazinies arī ar karšu izdevēju. Mums ir sanācis dažas reizes atgriezt naudu atpakaļ arī no karšu izdevējiem. Un šos un dažādas citas padomas, ko darīt pēc tam, kad tu esi apkrāpts, klausies rīt 9. decembrī 9 no rīta raidījumā Krāpnieku kods, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.